Tā laba diena visiem Latvijā, kamēr nees aizmirsis. Rūdis Tamulis Īrijā. Rudolfam Brēmanim ir ierakstījis kaut kādu 5 minūšu video, kur ielikts Brēmaņa kanālā. Jā, Tauta Latvijā. Gribēju tādu īsu ielikt savu komentāru. Šis īrijas latvietis, teiksim tā, stāstīja, kad viņam tur Īrijā ir kādi jautājuši par Latviju, lai kaut ko pasaka, kas tā tāda ir. Un Tauta Latvijā, es savukārt šeit uz vietas dzīvojošais, jā, varu pastāstīt īrijas latvietim, varu pastāstīt tam pašam Brēkmanim, jo Brēmanis ir Brēkmanis, arī viņa dēļ man sanāca kipišs ar vienu video. Tā, kad bija jāceļ, tā, kad atslēdzās to Krievijas elektrotīkliem šitie te, Latvija, tad Brēmanis uztaisīja baigos video, ka būs kasjaki, būs kirdik viss. Un es, protams, atkal, lai kaut kādu kipišu tomēr meklētu priekš kanāla, tad, noklausījos to un uztaisīju video, kad būs tas un būs šitas un nekas nebūs un viss apstāsies un morgi atvērsies un miroņi augšām celsies, bet kas tur slimnīcās, viss būs kirdik. Apšiem es tur baigi uztaisīju. Un pēc tam tur atkal nācās dažādus komentātorus tur dzēst un labot un atšaudīties, ka Brēmanis sataisīja brēku, laikam nevietā savā kanālā to visu salika. Un es tur noklausījos, protams, jā, jums ir jāsaprot, ka cilvēki mēs arī kļūdamies, bet, kā jau es minēju, daļēji tas bija apzināti, jā, jo kanālā vajag ažiotāžu, kā es teicu, asinis, jo Latvijā jau tāpat kā visā pasaulē, vai ne? Neko foršu labu nevienam skaistu nevajag, vai ne? Tikai asinis kā sits pārda, kā galvas griež nost, vai ne? Un uz tādiem video pastieties, kādi ir skatījumi, vai ne? Kurš ar kuru pārgulēja un kurš kuram sūkāja un vēl ko darīja, ja? Bet tā ir taisnība. Tagad lūdzu tur nepārmetiet mani. Un tāpēc Brēmanis ieguva iesauku pēc tā laika Brēkmanis, piedodiet par tādu atkāpi. Lūk, ko gribu pateikt. Latvija, un es šeit kā dzīvojošies, ko varu pateikt? Man pat ir video angliski ierakstīts, ka Latvija ir zeme nolādēta. Zeme nolādēta, jo jums jāsaprot, Dievs ir radījis, tu vari ticēt Dievam, var neticēt, jā, neatkarīgi no tā nemainās tas, ka Dievs ir visu visumu radījis, un tevi un mani, un neticīgos cilvēkus, un ticīgos visus ir radījis Dievs. Tici, netici, tas to neatceļ Dieva šo radīšanu, jā. Un līdz ar to mēs redzam, ka Dievam ir vārds, Bībele, un Dievs ir izskaidrojis un pateicis, un kur radās visi geji, lesbietes un visas pārējās lietas. Ādams ar Ievu ienesa šo grēku, Edenes dārzā krita šajā, nepaklausībā vai kā, jā, un ienesa, un tā, mēs tagad visi dzimstam šajā grēkā un iemantojam viņu, jā. Lūk, no mātes miesām, un tāpēc mēs visi esam grēcinieki, grēcīgi, jā, grēcīgi grēcinieki, dzīvojam miesā, kā kuram tas grēks te verdzina, paverdzina, citu vairāk, citu mazāk. Katram ir savām kaut kādām sekmēm šī stāšanās pretī grēkam, ja? Bet lielos vilcienos mēs esam Latvija grēcinieku zeme, pagānu zeme, ja? Un zeme nolādēta Dieva priekšā. Kāpēc tāds ievads, lai jūs saprastu šie vārdi, ko nozīmē zeme nolādēta? Zeme nolādēta ir prezidenta Geja dēļ, ratificētās Stambulas konvencijas dēļ, ja? Šīs divas lietas, kas Latviju Dieva acīs ieliek ienaidnieka un Dieva dusmu un Dieva bardzības, kā saka, tajā sarakstā, ja? Jums ir jāsaprot, kad jums tulītās Latvijā būs Džeksoni, kas no kancelēm uztaisīs tikai atkal, kā jau es Amerikā teicu, visus tos spraidos šitie te pidari. God loves me, ar visu LGBT, God loves me, ja? Tāds kāds es esmu, God love, ja? Tikai neskapēc, ka mēs pastamies vecās derības un jaunās derības rakstvietas un lasam Bībelē paši, ja? Tad mēs ieraugam, ka tie visi būs ellē, geji, lesbietes, kad nekāds lavu nav, ja?
Tātad Sātans ir iedurījis, iemānījis, iebarojis caur nepareizajiem viltus ticīgajiem, pārējiem Latvijas cilvēkiem, kas kaut kādā veidā, gribējuši ticēt Dievam, Dieva vārdam, ja. Tātad Sātanam vienmēr ir bijuši kalpi un aģenti, kas sagroza patiesību, un tā ir inde mazās devās, kas ir ielaista Latvijas sabiedrība. Es šobrīd par Latviju runāju tikai pagaidām, ja, Latvijas sabiedrībā. Un tāpēc Latvija ir zeme nolādēta, jo izlasiet Sodomas un Gomoras stāstu vecā derībā. Un mēs labi redzam, kad Dievs tāds pats kā bija vecā derībā, tikpat viņš bargs, ja tiesnesis ir jaunajā. Kā es teicu, Anānija un Safīra, vai kā tie vārdi pareizi bija, ja? Apustuļu laikā vīru iznesa no zāles beigtu ārā un sievu. Un es visiem uzdodu jautājumu, kurš nogalināja apustulis Pāvils? Nē, Jēzus personīgi nogalināja šos divus cilvēkus. Jūs teiksiet, ko? Jaunās derības laikā Jēzus tik nežēlīgi, kā viņš tā varēja? Par dažiem grašiem tur nožilīja, ja? Štruns, kas tad tagad miljārdus Latvijā reku zog ārā, ja? Valdība un pārējie visi Džeksoni pietuvinātie. Tur, jā, tad lūdzu Dievs, es ar to visu velku uz to, ka viņš nav mainījies. Dievs kāds bija vecajā iepriekšējā derībā, tāds viņš ir šajā jaunajā, jā. Un viņš ir bardzība un dusmība vispirms, jā, vispirms. Jā, tauta Latvijā, un tāpēc arī viņš iznīcināja Sodomu un Gomoru, jā. Un mēs to redzam rakstos, ka tāda ir Dieva attieksme pret valstīm, valdībām, valdniekiem un cilvēkiem, ja, kas šo lietu piekopj. Un ja tavā valstī Latvijā prezidents, ja, ir šis Dieva ienaidnieks, tautas ienaidnieks, ja, kurš dara šo mirzošķi nešķīstību Dieva priekšā, ja, sūkā citiem džekiem un citi džeki viņam sūkā. Es varu atkal atkārtot, lai jūs saprastu. Iet anālā atverē citiem džekiem iekšā un citi iet viņā. Tas varbūt pat notiek orģijās, tur 1-1, 2-3, 3-5, mēs to visu nezinām, ja. Tas viss ir YouTube, bet internetā viss redzams, ja, kur ir, saiti, uz kuriem es jūs, protams, neaicinu iet apmeklēt, bet, lai jūs saprastu, ja gribiet redzēt, ko dara geji, tad jums, kas saka, jā, internets pomošs. Tā kā tauta Latvijā, Īrijā vai Sīrijā, visur latviešiem pasakiet, Latvija ir zeme nolādēta, karš un iznīcība būs pār šo zemi, kritīs Krievijas raķetes, nāks iekšā pleskavas desantnieki, sitīs sirbgalvjus, varos sievietes, nogalinās bērnus. To visu viņi Latvijā darīs, pamatojoties uz Irpeņas un Bučas notikumiem un pārējām visām kaut kādām zināmām šīm nežēlībām, ko viņi ir darījuši visā Ukrainas teritorijā, ja? Un tādā veidā arī Dieva dusmas un bardzība ir nākusi par Ukrainu, un Ukraina ir labs piemērs Latvijai, ja, lai mēs saprastu, kas pēc Ukrainas krišanas sagaida mūs šeit Baltijas valstīs. Ja. Tad Putins iebruks, ja, un tad, kā es visiem visos savos video teicis esmu, tiekam galā ar prezidenta faktoru, ja, un tad būs pilnīgi cits stāsts. Ja, bet kamēr Latviju šo valsti vadīs Dieva ienaidnieks, Latvija ir zeme nolādēta un karš un iznīcība šeit būs tuvākajā, burtiski, kā es visiem saku, aiz stūra ir pavisam tuvu. Tā Īrijas latvieši. Saprotiet, šī ir zeme nolādēta geja dēļ, kas valda valstī pār šiem cilvēkiem.